Pauls Budāns, esmu Hepsor projektu vadītājs. Esat laipni gaidīti Hepsor Mārupes dārza projektā šajā agrajā rīta stundā. Īsumā par projektu. Projekta galvenā koncepcija ir radīt spilgtu piedzīmi Mārupes pilsētvidē. Ideja ir apvienot gan urbāno pilsētu raksturīgo vidi ar rekreācijas un zaļajām zonām, un tās savstarpēji arī nošķirt viena no otra, radot iedzīvotājiem ikdienas mieru, tai pašā laikā arī aktīvo pilsētas plūsmas sajūtu. Projekts sastāv no vienas ēkas, taču vienai ēkai ir 4 atsevišķi korpusi. Katram korpusam ir 4 stāvi, katrā korpusā ir 23 dzīvokļi. Kopā sanāk ir 92 dzīvokļi, dzīvokļu izmērs ir no 2 stabu dzīvokļiem līdz 4 stabu dzīvokļiem. Ēkas un šī projekta galvenais autors ir Sijārūme arhitekti. Būvniecības ģenerālbūvnieks ir Mika Perlebach, Hepsor partneris. Ēka nodota eksploatācijā 23. gadā, un jau var teikt, ir pagājis kā gads, kā ēka arī tiek aktīvi eksploatēta un apdzīvota. Un par inženieru risinājumiem, kas šai ēkai ir atšķirīgāks no Hepsor iepriekšējiem projektiem, ir tas, ka mēs pirmo reizi esam paredzējuši centralizēto ventilācijas sistēmu ar rekuperācijas funkciju visiem dzīvokļiem. Katram korpusam sanāk ir savu ventiekārtu uz ēkas jumta, un tai pašā laikā mēs arī projektam esam paredzējuši saules kolektorus, kas ir izvietoti uz jumta. Un šie saules kolektori palīdz mums sildīt arī sanitāro ūdeni, kas tiek izmantotas respektīvi dzīvokļu sanmezgliem un tā tālāk, kas arī mums ļauj iegūt energoefektivitātes rādītājus labākus. Un tad mēs prognozējam arī, protams, ir grūti veikt precīzus aprēķinus, bet ka saules kolektoru darbība visefektīvākā ir tieši, protams, vasaras periodā, un tad vasaras periodā ieguvums, kas ir iegūts gada laikā, mums ļauj arī iekonomēt apmēram 15% siltuma enerģijas tieši ūdens uzsildē. Nu, un, protams, tad arī rekuperācija arī dod savu efektu. Un tad projektam arī ir A+ klase, energo certifikāts, un mēs ar to lepojamies, un līdz šim arī viss ir bijis ļoti pozitīvi. Katram ēkas korpusam ir arī savs atsevišķs siltummezgls. Šeit ir gāzes pieslēgums, un katrā siltummezglā, respektīvi, ir 2 gāzes katli, kas ir saslēgti kaskādē. Un tad, ar viņiem tiek veikta arī apkures nodrošināšana, arī ūdens uzsilde. Kaut kā tā. Jautājumi? Siltuma tiltiņi tiem balkoniem kā ir pāraugt? Respektīvi, mums ir apkārt balkoniem siltinājumu slānis, ja nemaldos putu polisterols. Ka ieiet stiegrojums caur šo te putu polisterolu, viņš tiek metināts pie pārskamu paneļiem, un viņam visur apkārt ir putu polisterols siltinājums. Kā ir uzskaiti siltuma enerģija, kā norēķinot? Saviem skaitītājiem jāatver? Ko lūdzu? Vai pēc saviem skaitītājiem? Jā. Viņam visiem skaitītājiem? Cik es atceros, katrā siltummezglā ir savs skaitītājs. Un pa dzīvokļiem arī katram savs. Jā.